Mani sauc Inte Stiene. Es esmu Sasveinas mūzikas un mākslas skolas direktore, bet es šeit nonācu, tāpēc, ka es pabeidzu 1973. gadā Emīla Malngaļa Liepājas mūzikas vidusskolu. Tur man bija ļoti labs paraugs, kā jābūt skolai, un man 3. kursā ienāca prātā, ka es arī tā gribētu. Un tagad 53 gadus es dzīvoju Sasvainā. Mēs šeit ar kolēģiem un ar līdzgaitniekiem mākslas jomā nodibinājām Sasvainas mūzikas skolu vispirms 1991. gadā. Jau 35 gadi būs šogad, bet 2000. gadā mums pievienojās mākslas nodaļa. Un tā mēs strādājam kopā. Mums ir bijušas dažādas telpas šeit Sasvainai, ļoti interesants, arī pilī, arī pils Muižas Vulfa zirgu staļļos. Ļoti interesants telpas bija. Bet šobrīd mēs esam gaišajos šobrīd esošajās telpās, kas ir siltas, jaukas, ļoti piemērotas un gan mūzikas nodaļai, gan mākslas nodaļai. Un tā mēs strādājam, kad mēs iesākam gadu, mums ir pāri 80 audzēkņi. Es esmu klavieres spēles skolotāja, bet tas lielais talants, kāds bija manas skolas biedram Zigmāram Liepiņam vai Uldim Marhiļevičam, man nebija. Un es devos vadības virzienā un ieguvu maģistra grādu vadībā, skolvadībā, bet klavieres spēli es turpinu mācīt. Un tad es jau studiju gados man deva audzēkņus, jo teica, ka man labi padodoties mācīšanu. Un šodien arī es saviem audzēkņiem viens tā kā skolotājs, otrs tā kā audzēknis, to skolotāju darbu es ļoti labi novērtēju, jo tas strādā arī uz audzēkņiem. Un tad mums šeit ir dažādi instrumenti skolā. Gan klarneti, gan viole, saksofons, flauta, kora klase, mākslas nodaļa. Kultūra ir tā, uz kā cilvēks var balstīties visu mūžu, tā nekad nepazūd. Viņš attīsta savu smadzeņu darbību, kas jau ir izpētīts, un šeit bērnus mēs ņemam patiesībā visus, mums nav nekāda konkursa, un mēs redzam to izaugsmu, kā viņi veidojas, un man tas ļoti iepriecina. Viņi piepilda pēc tam Rīgu un lielpilsētas, un man ir liels prieks kopā ar mūsu kolēģiem, ka mēs novērtējam katra šī bērna talantīgie arī mums ir. Bet pārsvarā mēs strādājam uz tiem bērniem, kas ir atnākuši, lai viņus paceltu uz augstākas dzīves kvalitāti, nekā tas būtu, ja viņi varētu mācīties tikai vispār izglītojušā obligātajā skolā. Tā izdarām tagad šodien tā. Vispirms izejam cauri visam 8 lērītiem. Tas bija ļoti interesanti. Es taču izvēlējos to Madonas pilsētas jau par darba vietu, kaut es tur tieši uz vietas Madonā nenostrādāju nevienu dienu. Visi man pirmie 19 gadi pagāja Sasvainē kā Madonas skolotājai un šeit ar Sasvainas bērniem. Bet redziet, cik interesanti bija, un es to ļoti novērtēju. Tieši Madonas novads, kad mēs atkal atgriezāmies pie Madonas novada, saveidoja man to balvu, bet te man jāsaka, mana audzēkne, pašreizējā mākslas nodaļas vadītāja Sanita Ozola bija tā, kas inicēja, jo viņa ir arī mana audzēkne. Un viņa visu laiku gribēja man kaut ko labu izdarīt. Un tagad viņa man izdarīja ļoti daudz ko labu. Un tas viss sagadījās, ka tas notiek Madonā. Un tas aplis ir diezgan labi noslēdzies. Sākums bija domāts Madonā, un lielā balva nāk no Madonas sabiedrības. Es eju uz priekšu, man nekad nerodās tāda sajūta, ka man kaut kas būtu jābeidz un kaut kas jādara. Protams, es apzinos, ka būtu labi, ja jaunie nākt un manā vietā kaut ko darīt, kamēr viņi šeit nav, un viņi man palūdz, lai es turpinu, es to daru ar prieku. Gan Madona ir kultūras vide, gan Sasvaina ir ļoti liela kultūras vide. Un tā kā es pati nāku no Liepājas, tā arī ir kultūras vide, es atradu tieši to pašu, ko es gribēju.